Ogres tehnikums šo mācību gadu, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, ir sākuši atzimušās paplašinātās un pilnveidotās telpās, kas sniedz iespēju izmantot modernu mācību tehnisko bāzi un rīkot dažādus pasākumus. 27. oktobrī Ogres tehnikums sadarbībā ar Siera klubu, Maizes ražotāju asociāciju un restorānu Neiburgs organizēja semināru Meistara diena. Tā jau mums ir tradīcija. Reizi pavasarī un reizi rudenī organizēt Meistara dienu, kurā piedalās audzēkņi, pedagogi, nozares uzņēmēji un mūsu sadarbības partneri. Semināram tāds skaļš nosaukums Meistara diena, bet vārdiņš meistara nozīmē, ka mūsu lektori, ka mūsu šefpavārs ir ļoti gudri, izcili, darbīgi, zinoši cilvēki, īsti meistari. Un mūs interesē auditorija, kas ir jaunie topošie pavāri. Un šādu speciālistu sagatavo nodaļā, kurai tagad ir jauns nosaukums – viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļa. Un par šīs nodaļas krustmāti tika uzaicināta grāmatas Dzīves garša autore un raidījuma Es mīlu ēdienu vadītāja Ilze Jurkāne. Es biju patiešām priecīgi pārsteigta, cik liela un skaista skola, jo es te esmu pirmo reizi. Es tagad būšu tā kā krustmāte taisni tai nodaļai, kas ir par ēdienu un viesmīlību. Un par to man ir ļoti liels prieks. Es apņemos braukt un vai nu taisīt kādas meistarklases, vai lasīt kādas lekcijas un kaut kā iedvesmot ar varbūt citām pasaules garšām. Galvenais ir, kāpēc mēs šādus pasākumus organizējam, lai tieši audzēkņiem parādītu to, ko viņi var dzīvē sasniegt. Un man šodien ļoti patīk arī mūsu vieslektoru tieši rosinājums izmantot katram tās iespējas, kas viņam tiek piedāvāts. Ne jau katru dienu uz Ogri, uz Valmieru, uz Ventspili atbrauc šefpavārs ar lielo burtu. Un viņš pastāsta par savu profesijas izaugsmes ceļu, kas nebūtu nav viegls. Bet, redziet, parasti tas jautājums, cik tad jūs saņemat? Un, tas saņem viņš daudz, bet, lai saņemtu šo daudz, ir daudz jāmācās. Būtībā pavāram ir jāmācās, tāpat kā ārstam un citu profesiju cilvēkiem visu mūžu. Profesija ļoti grūta, fiziski arī ļoti grūta, jo ir ļoti daudz stundas jāstrādā. Tas ir viens, bet otrs, tas pats labais, mums dod šis iespēju strādāt ar cilvēku, gatavot šos ēdienus, un mēs redzam šo klientu pateicību, ko sniedz, un šis gandarījums sajūta ir vienkārši neatkārtojama. Šīs iespējas ir unikāls. Tehniskais nodrošinājums, kas ir skolā, tas ir, es pat teiktu, labāks kā restorānos. Ja? Jo tā tehnika ir ļoti augstā līmenī. Tas ir maksimāli jāmēģina izmantot. Maksimāli jāmēģina iemācīties, lai mēs atnākot uz restorāniem, jau zinātu, ko darīt un kā strādāt. Regulāri pie mums iegriežas darba devēji un lūdz praktikantus, un mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība gan ar Ogres novadu, gan Ikšķilas novadu, gan arī ar Rīgas darba devējiem. Un, piemēram, viens tāds moments, ka vasarā mēs pat tikāmies ar kaimiņos esošo restorānu Ogres Prestižs, un Ogres Prestižs lūdz, lai vasarā mūsu audzēkņi pastrādātu un aizvietotu darbiniekus viņa atvaļinājuma laikā. Un es uzskatu, ka tā ir lieliski arī audzēkņiem liederīgi izmantot savu brīvlaiku, un šodien priecājas, ka Ogres Prestižs ir kopā ar mums un piedalās savu zināšanu pilnveidē. Jaunieši tiek aicināti izvēlēties par savu nākamo mācību iestādi Ogres tehnikumu, jo izvēles iespējas ir arī jaunas telpas, kā arī profesionāli pedagogi. Un kas pats svarīgākais, darbs pēc mācībām ir garantēts, jo jau mācību laikā potenciālie darba devēji piedāvā strādāt praksē. Es mācos par multimēdiju dizaina speciālistu, un mācības ir interesantas. Viss, ko vajag ir, mācīties pie šiem pedagogiem ir ļoti interesanti. Maksimāli iepazīties ar pašu skolu un tās piedāvātajām tehniskajām iespējām jaunieši var Ogres tehnikuma rīkotajās profesionālajās darbnīcās. Mēs organizējam profesionālās darbnīcas, video, foto, animācijas, modes dizainā, grafiskajā dizainā, formu dizainā un dekoratīvajos krāsojumos.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par profesionālajām darbnīcām, apmeklējiet Ogres tehnikuma mājaslapu, kur arī uzreiz varat pieteikties uz sevi interesējušo darbnīcu un datumu.